Jautājums par to, kādas citas prasmes, kas man eksistē jau no manas iepriekšējās karjeras, ir, vai no dzīves kopumā ir noderējušas iekšī T un tieši programmēšanām. Viena tāda kopējā, vairāk jau teikt, īpašība, kas ļoti palīdz, ir zinātkāre. Tā, es teiktu, ir priekš manis viena no manām superspējām. Es vienmēr esmu bijis diezgan zinātkārs, vienmēr gribēju zināt, kas pasaulē notiek, kā lietas darbojās. Un programmēšana, un es teiktu, vispār dzīve kopumā, ir tāda joma, kur tev konstanti būs jāapgūst kaut kādas jaunas lietas, ja tu gribi tur kaut ko interesantu izdarīt un panākt. Programmēšanas profesijā tas varbūt ir vēl pat drusku izteiktāk nekā citās, bet jā, zinātnē ļoti palīdz, jo viss strauji mainās un tev visu laiku būs jāapgūst kaut kas jauns. Līdz ar to viena no īpašībām, kas man ļoti palīdzēja, ir zinātnē. Vēl man ļoti, teiks, par tādām zināšanām runājot, sākumā ejot iekšā programmēšanā, es vairāk tiecos tieši uz web izstrādi, jo man iepriekšējā karjera bija digitālais mārketings. Un tad man bija tāda naiva cerība, ka, jā, varbūt, ja es izstrādāšu mājaslapas, tas kaut kā labi sasēsies kopā ar manām zināšanām no digitālā mārketinga, un varbūt, kas zina, tur kaut kāda sinerģija būs. Tas izvērtās, ka tā galīgi nav. Vispār nekādas sinerģijas savā starpā nebija, nekādas vērtības pārneses, un nevienam no tiem, priekš kā es tur izstrādāju kādas mājaslapas vai sistēmas, diezko neinteresēja, ka es kaut ko saprotu arī no digitālā mārketinga. Izņemot manai tagadēji darba vietai, bet tur tas tā vienkārši sakrita vairāk, ka uzņēmums ir tādā stadijā, kuriem tas var noderēt, bet konkrēti ar programmēšanas lietām tur vispār pilnīgi nekāda sakara nav. Līdz ar to tas izvērtās galīgi nepareizs pieņēmums. Bet es tik un tā iesācējiem ieteiktu iet vairāk uz tieši web izstrādi, jo tas ir gan vienkāršāk no tāda konceptuāla viedokļa, jo visi kādreiz dzīvē redzējuši mājaslapu, un ja tu taisi mājaslapu, tev vismaz ir kaut kāda ideja par to, kam tur beigās jābūt, un tev ir kaut kāds priekšstats par to, kas ir laba mājaslapa un kas ir slikta mājaslapa. Tā cilvēkiem, kas varbūt ar IT nav saskārušies, nav arī nekāda priekšstata par to, kas notiek serveros, un ja tu bez nekāda priekšstata par to, kas notiek serveros, ej uz kaut kādu DevOps pusi, un tev tur jāspēj automatizēt, sazin kādu procesu, kur vispār nekādā pat intuitīvā līmenī neizproti, tas, man liekas, diezgan grūts veids, kā sākt. Savukārt, ja tu veido mājaslapu, tev ir interesantāk, ka uzreiz kaut kāda vizuāla atgriezieniskā saite, tur ir, forši jauna poga lielāka, poga mazāk uzspied, kaut kas pamainās, ir tāds diezgan būtisks fun faktors tai mājaslapu izstrādē, jo tu vizuāli redzi, ka tur kaut kas notiek, un tas ir tā forši sajūta, ka tu, uztaisīji un darbojās. Bet nedrīkst arī novērtēt par zemu kaut kādas cilvēku spējas un sociālās prasmes. Jāsaka, ka stereotipi par programmētāju sociālajām spējām ir izrādušies diezgan patiesi, ļoti lielā mērā. Daļai, es domāju, tas ir gan tāpēc, kādas personības šī profesija piesaista, gan arī tīri pati darba daba ir tāda, kas prasa ļoti lielu iedzināšanos, un jebkuram cilvēkam, kurš ir kaut ko iedzinājies, ļoti nepatīk, ja viņu kāds paraust un izrauj no tā procesa ārā, un tāpēc tam viss jāsāk no nulles. Vienkārši programmēšanas gadījumā, tā mentālā slodze ir gan arī katru dienu tāda, ka tev būtu jāuzraksta matemātikas kontroldarbs. Tev tiešām vajag ļoti daudz stundas kaut kādā vienā problēmā iet iekšā, un bieži vien tu ej iekšā vienā problēmā pat vairāk kā nedēļu, lai tu viņu līdz galam saprastu. Un ja tev kāds raustais pleca visu laiku, tad tas ļoti kaitina, un varbūt tāpēc programmētāji izstāsta tādu mazliet asociāli un viegli aizkaitināmi. Tajā pašā laikā arī, man liekas, tas, kas man nodara, ka es esmu programmēšanā ienācis relatīvi nesen, ir ļoti viegli iejusties neprogrammētāja ādā un atcerēties, kā tas ir, ka tu neko vairs nesaproti. Jo, teiksim, lietas, kas priekš neprogrammētāja varētu likties kā ļoti vienkāršas lietas, ko pamainīt kaut kādā interfeisā, tu nezinu, tabulē pielikt klāt jaunu kolonnu vai kaut kāds vēl datus attēlot uz ekrāna. Varbūt no tāda neprogrammētāja skata punkta viņas ļoti bieži izskatās kā izdarāmas tur vienā mirklī, bet no programmētāja skata punkta tas bieži nozīmēs, ka tev ir jādzēš un jāmaina kaut kāds koda gabals, ko tas 5 stundas izstrādājis, un tagad jāvēlta vēl tur 2-3 stundas, lai izstrādātu kaut ko jaunu. Un jebkuram nepatīk iznīcināt pašam savu darbu, it īpaši, ja to darbu es relatīvi nesen vēl veicis, un tas nozīmē, ka tev tur vēl viss kaut kas cits jāpārmaina. Līdz ar to es, man liekas, pagaidām spēju projām pastīties uz kaut
problēma gan no tās programmētāja puses, gan no tās neprogrammētāja puses. Un spēja empatizēt gan ar programmētājiem, kurus nenormāli kaitina, ka kaut kas jāpamaina, gan arī ar tiem neprogrammētājiem, kuri neko no tā visu nesaprot un nesaprot arī, kāpēc tie programmētāji tik ļoti aizkaitināti. Un vēl kāda lieta. Es teiktu, ka tas, kas man palīdz vairāk saskarē ar neprogrammētājiem, ir es joprojām apzinos, teiksim, tādu toni, varētu teikt, tas, ko angliski sauc par bedside manners. Proti atšķirības starp to, ja, piemēram, kāds neprogrammētājs vai projektu vadītājs paprasa kaut ko izstrādāt, tad ir divi veidi, kā pateikt, ka tas nestrādās. Pieņemsim, ka tas nestrādā. Viens veids, kas ir kaut kas aptuveni tāds, ko esmu reiz vien redzējis, ka programmētājs vispār bez acu kontakta turpina kodēt un pasaka, ka nē, tā nevarēs. Un turpina kodēt. Padomājiet, kā jūtās tas projektu vadītājs viņam blakus. Viņš jūtās tā kā pēdējais mēsls, kuram neviens nepievērš uzmanību, un viņš jūtās tāds ļoti nevienam neinteresējošs un nesvarīgs. Tā kā tāda muša, ko aiziet projām. Un tāda veida attieksme, varbūt atsevišķi tādu programmētāju personību dēļ, varbūt arī pašas profesijas dēļ, varbūt tādi momenti gadās, bet, teiksim, tas galīgi nav labākais veids, kā pateikt kādam, ka lietas nevarēs izstrādāt, pat ja tā ir taisnība. Ir otrs veids, kur tu kā programmētājs vari attiekt no ekrāna, pastīties tam cilvēkam acīs, godīgi padomāt par to, cik viegli vai grūti būtu to izstrādāt, un, ja tu esi secinājis, ka to nevar izdarīt, tikai tad pateikt, ka tam mums vajadzēs daudz vairāk laika, nekā mēs tam varam atvēlēt, jo ir šīs citas prioritātes, un tad mums būtu jāpārtais arī tā lieta, ko mēs tur jau pirms nedēļas pabeidzām. Tas ir daudz labāks veids, kā projektu vadītājiem pateikt, ka kaut kas nebūs iespējams. Vispār šīs projektu vadītāju un programmētāju attiecības varbūt būs kaut kas, kas būs atsevišķi video vērts, bet, katrā ziņā šīs te cilvēku prasmes un spēja iesties neprogrammētāju ādā ir kaut kas, ko es ļoti jūtu, ka man noder. Un tas man ļauj varbūt drusku vairāk sevi motivēt, paskaidrot visu no tādiem pamatiem, skaidrot man pašam šķietam pašsaprotams lietas, bet apkārtējie cilvēki, es domāju, ļoti novērtē to, ka tu drusku vairāk ka tu cienot viņus, viņiem paskaidro vairāk kaut kādas pamatlietas. Plus arī pats sev atvieglo dzīvi ar to, ka nākamreiz tu varēsi atbildēt daudz īsāk, jo tu varēsi teikt, nē, tā kā es toreiz skaidroju, šeit ir tā pat lieta, tikai drusku citādāk, un tāpēc arī šoreiz tas būtu grūti. Tā kā šīs te cilvēka prasmes ir kaut kas, kas tiešām noder, jo stereotipi par programmētāju sociālām spējām ir izvērtušies diezgan patiesi.